Tātad mēs atrodamies uz pasaules mazākās skatuves, kur mums šodien Latvijas jauno zinātnieku apvienībai ir interviju maratons, es varētu tā teikt, un par to, kā domāt lēni. Kas te man te ir? Man ir Daniela Godiņa. Starp citu, es gribētu pateikt, ka Daniela Godiņa ir viena no brīvprātīgajām, kur piedalījās pasaules mazākās skatuves tapšanā. Ļoti nozīmīgi. Paldies tev, Daniela. Bet ikdienā Daniela ir Valsts koksnes ķīmijas institūtā pētniece. Un tev tagad būs, man liekas, jāizstāsta divas lietas uzreiz tā. Gan par to institūtu, gan arī par to, ko tu pēti un kas ir tas tavs galvenais pētniecības. Skaidrs. Droši vien sākumā sveiki visiem. Prieks jūs visus redzēt. Arī dažus kolēģus no mana institūta. Es strādāju Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā, biorafinēšanas laboratorijā. Un mūsu institūts ir būtībā tāda burvīga vieta, kur ir sakopojušies daudz zinātnieki, kas tad mēģina to koku izmantot daudz dažādos veidos. Mēģina no tā koka dabūt ārā visādas vērtīgas vielas, no kurām tad tālāk kaut ko jau citu iegūt, kaut kādus produktus vai kaut kādas tehnoloģijas izstrādāt. Un tas mūsu galvenais, varbūt tas punkts, pie kā mēs pieturamies, ka mēs izmantojam kaut ko, kas varbūt citam šķiet nevajadzīgs. Piemēram, tā ir mīza vai kaut kādi skaidrs, kas ir ražošanas procesā. Un mēs to visu paņemam, ko varbūt citiem nevajag, un mēs to uzturam kā tādu vērtību. Citiem varbūt tas ir tāda mazvērtīgs produkts, bet mums tas ir vērtīgs produkts, ko mēs varam izmantot, lai kaut ko citu ražotu un iegūtu. Un, kā es nonācu institūtā, tas arī tāds interesants stāsts. Stāstī mums interesē, interesants stāsts. Es studēju bakalauros Latvijas Universitātes ķīmijas fakultātē, un es darbojos nedaudz organiskās sintēzes institūtā, bet tad es sapratu, ka tas īsti varbūt tomēr līdz galam nav mana tā otra māju vieta, un tad man vajadzēja atrast, kur tad izstrādāt to bakalaura darbu. Un tad bija saistība vienai profesorai ar koksnes ķīmijas institūtu, un tā būtībā viņa mani sasaistīja ar šo manām otrajām mājām. Un īstenībā tad, kad es aizstāvēju savu bakalaura darbu, tad man arī uzaicināja strādāt institūtā. Tā kā tas bija tāds 2-1. Aizstāvēju bakalaura, dabūju grādu un arī vēl papildus jaunu darbu vietu. Man arī jautājums, tu nonāci un sāc stāstīt jau no bakalaura grāda iegūšanas. Jautājums ir, kā meitene no 1. klases, pabeidzot vidusskolu, nonāk, ka viņa studēs ķīmiju? Īstenībā to es ļoti ilgi domāju, ko es vispār gribu darīt, jo man interesēja dažādi mācību priekšmeti, man ļoti patika literatūra. Jo es nāku no filologu ģimenes, un, protams, man tā literatūra ir asinīs un māksla. Un man ļoti patika franču valoda, es mācījos franču licejā. Un tad man patika arī mēs sēžam čeklists, viņai patīk literatūra, viņai patīk tā, un vēl ķīmija. Man patīk arī eksaktās zinātnes. Un es, būtībā līdz 12. klases beigām domāju, kur tad es gribu vispār studēt. Es iesniedzu dokumentus filologos, es iesniedzu dokumentus biologos, ķīmiķos. Un tad es vienkārši pēdējā brīdī izdomāju, es iešu ķīmiķiem. Bet pagaidi, tad, kad tu tā daudzos dažādos, tu vienkārši esi cilvēks, kas nevar izlemt, vai tu esi cilvēks, kas vienkārši grib paņemt visu? Var, protams, arī teikt, ka es nevaru izlemt, bet man gan gribētos teikt, ka man vienkārši ļoti patīk skatīties uz dzīvi no dažādām perspektīvām. Man patīk arī uz to ķīmiju skatīties caur literatūru, caur to mākslu un filozofiju, un man patīk skatīties arī caur egzakto. Piemēram, mums ir jābrauc uz konferencēm. Tev ir jāuzstājas, tev ir jārunā, tev ir jārāda prezentācija. Un līdz ar to tev ir jābūt tai harizmai un jāmāk runāt ar auditoriju, lai tu viņus piesaistītu, lai tu pastāstītu tādā loģiskā, skaidrā valodā par saviem pētījumiem. Un tev arī savā ziņā ir jābūt māksliniekam, jo tev tie dati ir tā skaisti jāparāda bildītēs. Jo principā tas, ko tu vārdu mīza,
koka mīza. Tas ir kaut kas, kas mums nevienam nav vajadzīgs, bet mēs viņu izmantojam. Bet tu neko par ķīmiju patiesībā nepastāstīji, vai ne? Es nepastāstīju par ķīmiju, bet... Bet tas nav pārmetums, tas ir jautājums. Tas nozīmē, ka tas ir tā izteiksmes forma, vienkārši tev palīdz cilvēks ieinteresēt tajās tēmās, par kurām tu pēti. Jā, tāpēc, ka cilvēkiem bieži vien ir, ja viņiem pastāst par kaut ko sarežģītu, tā pirmā reakcija ir, ka nē, man to nevajag. Ka tas ir pārāk grūti, pārāk sarežģīti, es to vienkārši gribu izolēt no sevis un viss. Bet, ja tu cilvēkam to pastāsti, savā ziņā viņam saprotamā valodā ar kaut kādām līdzībām, ar kaut ko viņš saskars ikdienā, tad uzreiz tas liekas kaut kas tāds viņam tuvāks un nekas tāds pilnīgs kosmos. Jo bieži vien liekas, ka tā zinātne ir kaut kas kosmos, un mēs uz zinātnieki kaut ko tajās laboratorijās darām, un varbūt kaut ko, kāds tur kaut ko sprīdzina, kāds tur kaut ko sintezē, cits tur ar to koka mīzu kaut ko darbojas. Bet ir svarīgi, ka mēs sasaistam to zinātni ar sabiedrību, un ka mēs to zinātni iedodam viņiem tādā vienkāršākā, tādā jaukākā, saprotamākā veidā. Un tad cilvēkiem arī, man liekas, radīsies vairāk tā interesi par zinātniekiem, par eksaktajām zinātnēm un kaut ko tādu. Mēs runājam par tādās jābūtībās. Viņiem rastos, ja mēs viņiem pasniegtu, piemēram, tur ceptu olu tādā smukā šķīvī, ja? Bet kas ir varbūt tas viens no pēdējiem tādiem atklājumiem, ko tu pati esi sapratusi, wow, šis ir kaut kas tāds ļoti nozīmīgs un nopietns un atstās nospiedumu nākamām paudzēm? Es jau uzskatu, ka katrs cilvēks būtībā pats arī ir atbildīgs par to, kā tu veido to savu pasauli tev apkārt. Un mēs, zinātnieki, savā ziņā esam tie, kas iet pa priekšu. Mēs laužam to ceļu un mēģinam veidot citiem labāk to pasauli apkārt. Un mēs tieši institūtā vispār ikdienā strādājam ar biomasu, ar to, kas mums aug apkārt. Un mēģinam no tā dabūt kaut ko ārā. Un plus vēl, protams, domājam, lai mēs papildus tajos savos procesos nepiesārņojam to vidi. Un mani tagad pēdējie kaut kādi pētījumi ir vairāk saistīti ar bērzu, kā bērzu mēs varam izmantot, lai no viņa izvelkt kaut ko vērtīgu ārā. Piemēram, ir šis ne tikai sulu, jā? Ne tikai sulu, jā, bet ne sulu arī viss kaut kas labs ir. Bet, piemēram, tāda ekstraktviela kā betulīns, varbūt ir dzirdēts saistībā ar Tereško un Dr. Tereško un kaut ko tādu. Betulīns ir ekstraktviela, ko mēs varam izdalīt no bērza, un īstenībā, kas ir atbildīgi par to, ka tas bērs ir balts. Un tā ekstraktviela vispār ir tāda unikāla, un man ir tāda doma viņu izmantot, lai sintezētu kaut kādu jaunu tādu produktu, ko izmantot tālāk saviem mērķiem. Bet tas ir vairāk dziļāk tajā chromatogrāfijā, kas ir tā mana otra sirdslieta, kas ir būtībā darbs ar dārgām iekārtām un baltā halātiņā. Ko tu gribi izvilkt no tā? No bērza? Jā. Visu, ko vien var. Ne, bet tas, tu teici, tu ļoti, es negribu ielīst tavā dvēselē vai kaut kādā veidā, kaut kādu komerces noslēpumu pēkšņi tagad atklāt uz mazākās skatos, bet, kaut gan būtu baigi jauki. Kur kaut kādā, parāda man virzienu, kurā nozarē kaut kur, es nezinu, tur motorzāģos liesiet iekšā to, ko tu izvilks no tās bērnas, vai kur tu liksi to, ko... Būtībā tā mana disertācija arī bija bērzu biomasas plašs pielietojums. Smērēdz maizes? Nē. Piemēram, tu vari izdalīt no bērza furfurolu. Viņa var nākotnē ražot degvielu, piemēram, raķešu degvielu. Liksi savās raķetēs. Jā. Tad tu vari dabūt savās nākotnes raķetēs, kur tu šausi gaisā. Var dabūt cukurus, glikozi, saharozi. Man vairs nevajag audzēt cukurbietes, es varu vienkārši graust bērzu. Tu vari audzēt arī cukurbietes, bet tu vari aiziet pie bērza ciemos un no bērza arī cukuru dabūt. Tu vari, protams, šādos pārstrādes procesos dabūt ogli. Labi, no jebkura koka tu pēc tam, kad tu viņu sadedzini, tu dabūsi šo te ogli, un šo te ogli tu vari izmantot, lai kaut ko uzsorbētu. Tā kā, piemēram, mums sāp vēders, mēs apēdam ogli, lai viņi sasorbē to slikto, kas mums tajā puncī ir sakrā. Mēs tur neiesim. Mēs tur neiesim. Tad ogli nē. Bet būtībā tā doma ir tāda, ka tu no viena šāda koka vari dabūt tūkstošiem visādas vielas, produktus jaunus, un tās iespējas ir milzīgas. Tu tagad pieminēji to koku, ja?
mūsu Latvijas jauno zinātnieku apvienība atbalsta arī tādu asociāciju Latvijas koks. Tev ir kaut kas par to sakāms? Jā, es laikam biju vainīga, kāpēc tas vispār notika. Super, man patīk. Jā. Tātad es tagad atgriezīšos pie tēmas par Danielu Godiņu. Tad, kad es tev pirmo reizi ieraudzīju Latvijas jauno zinātnieku apvienībā, tu stāstīji par studentu apvienību, ne studentu apvienību, bet par tādu studentu ārotbiedrību organizāciju, kur tu esi izveidojusi institūta iekšienē. Un par tevi es varu teikt jaunā zinātniece, kur izlauzīs stikla griestus. Stikla griesti. Man interesanti īstenībā uzzināt, kāpēc tu tā saki? Es teikšu tā, ka ir interesanti, ka mēs atrodamies pasaules mazākās skatuves un patiesībā es tevi intervēju tagad, ja? Nu kā, mums jau bija piemērs, kur Linardam arī viņam uzdev jautājumus. Es izstāstīšu. Es mācos labāk. Redziet, kas notiek. Vienādi sakot, ko tu mācies? Nu jā. Es vienkārši gūmu pieredzi šodien. Jā. Nu, godīgi sakot, ir vajadzīgi ļoti... Es biju tavā institūtā uz 5 minūti. Tam, man liekas, nepatika tā 5 minūtes. Es redzēju, kas tur notika, un tur ir jābūt ļoti lielam vērienam, lai pieceltos kājās un pateikt, ziniet, man starp citu ir ideja, kā mēs to varam risināt. Un tu tieši tā arī izdarīji. Tu piecēlies kājas un pateici, man ir ideja, kā mēs to varam risināt. Un tā stikla griesta izlaušana ir tieši par to, ka tu spēji varbūt kaut kādās iesīkstējušās sistēmās, kuras vienkārši, jā, nu, kas nogalina jaunas idejas, kas nogalina inovācijas, ir tas, ka mēs pasakām, mēs tā nekad neesam darījuši. Bet atnāk Daniela Godiņa pasaka, jā, bet mēs varam darīt šitā. No kurienes nāk šī te... Es pat neteiktu, tā nav deksme, bet tā spēja nostāties pret sistēmu un pateikt, nē, mēs varam darīt savādāk. Zini, īstenībā interesanti, jo agrāk es biju nenormāli kautrīgs cilvēks. Man vispār bija bail runāt. Es nekad mūžā nebūtu iedomājies, ka es tagad kaut kur sēdēšu un runāšu un iešu ar cilvēkiem un komunicēšu. Bet es sapratu to, ka galvenais ir vienkārši mest sev ārā no komforta zonas. Un tad vienkārši strādājot arī institūtā, sākot strādāt, es sapratu, ka labi, ir viens ir zinātne, ko es gribu darīt, tas man interesē un tas man patīk, bet otrs, ka man ļoti patīk tā zinātnes komunikācija. Un tas, ko es stāstīju, ka mēs savalkam to zinātni, atnesam un piedāvājam sabiedrībai un stāstam par to kaut kādā vienkāršākā veidā. Un tajā brīdī es sapratu, ka jā, ir jātaisa tā studentu padome, lai viens mēs varētu runāt, veidot kopēju balsi par studentiem un palīdzēt viņiem izlausties tajā visā zinātnē un iesūnējušajā sistēmā. Es viņu tā nenosaucu. Jums tur ir suns, jā? Nu, tur ir īstenībā arī, jā, ir pētījumi arī par kaut ko tādu. Un tagad, ja tu man novirzīji no domas, nu jā, tā studentu padome man palīdz visu laiku kāpt ārā no komforta zonas, jo man ir jābūt spējīgai vienkārši, jā, tā kā tu saki, tagad piecelties un pateikt, jā, mums ir šis jāmaina, mums ir tas jādara. Un man vienkārši gribās arī, lai tas institūts, piemēram, ir labāk kaut kāda vide man un citiem cilvēkiem, un lai mēs tā kā ietu līdzi laikam un lai tiem jaunajiem būtu arī tā deksme kaut ko darīt. Nu, ka tev ir pienākumi, bet ir kaut kas, ko tu vari papildus izdarīt, un papildus kaut ko izdarot, tu jau arī kaut ko apgūsti. Tu iegūsti vienkārši arī sev kaut ko. Tā kā es saku, es esmu iegūst to, ka es esmu tāds atvērtāks cilvēks, komunicēju tagad ar visiem jums un jā, vienkārši gūstu no tā visa lielu labumu. Bet tas nozīmē, ka tu vienā dienā pamodies un tu teici, ok, es esmu introverts cilvēks, es esmu ļoti kautrīgi, bet tagad es to mainīšu. Un tu vienkārši sāki to darīt sava institūta ietvaros, izmantot šīs te, kā tu mācies, no kurienes savu kājas, man gribas saprast, kā tas izveidojās, jo daudz cilvēki redz, ka tas ir labi, tas palīdz gan jauniem zinātniekiem, tas palīdz radīt vidi, kurā tu esi daudz labāku, bet no kurienes izauga tā sajūta, ka tu gribi mainīt to? Nu, laikam tīri varbūt tāpēc, kad savā ziņā bija tas sašķēlums starp vecāko paudzi un jaunāko, un kad, diemžēl... Vajadzība tātad. Nu, jā, kad vajadzēja kaut kādā veidā
sagraut to žogu un savilkt visus cilvēkus kopā, jo mans tas mērķis, ka mēs esam kā vienots institūts, nevis tikai pastāvošas laboratorijas. Un tāpēc es visu laiku cīnos par to, ka mēs iznākam no savām laboratorijām, mēs runājam savā starpā. Un man vienkārši laikam drīzāk apnika tas, kad mēs sēžam savās laboratorijās, nekas nenotiek un gribējās kaut kādu vairāk to interakciju starp zinātniekiem savā starpā un lai studenti vairāk iesaistītos tajā institūta kaut kādā kultūras dzīvē un kaut kur tādā. Bet arī jau īstenībā es ilgi jau sekoju jauno zinātnieku apvienībai, es skatījos, kā jūs un visi tur darbojaties un tā bija tā kā arī kā tāda iedvesma, jo vienkārši man likās forši, kad cilvēki var darboties savā zinātnē, bet arī darboties kaut kur papildus ar to zinātnes komunikāciju, ar vispār zinātnes popularizēšanu un piesaistīšanu un kaut ko tādu. Jā. Un jautājums, tas ir atkal par to metodu. Jums ir lāvsts, mēs tur raksim un tā. Bet kas ir tās lietas, ko tu gribētu izdarīt nākamās, teiksim, gada laikā, 2 gadu laikā tieši savu institūtu ietvaros ar to jauno studentu padomi? Kas būtu tādas lietas, kurām varbūt tev arī vajadzīgs atbalsta plecs? Īstenībā jau galvenais tas uzsvars uz vispār mācīšanos, uz pašmācīšanos, kad rīkot vairāk seminārus. Tā kā, piemēram, viens tas, kur tu atnāci, un mums vēl bija par publisko uzstāšanos, tā kā vairāk piesaistīt kaut kādus interesantus cilvēkus, kas ir varbūt citās sfērās strādājoši, nevis tur, piemēram, ķīmiķi vai kaut kas tāds, bet ka viņi var padalīties ar to savu pieredzi. Un tas, man liekas, ļoti svarīgi, kad mēs institūtā kļūtu tādi vairāk dimensionāli, ka mēs skatītos uz to dzīvi bišķiņ plašāk. Un to es gribu, kad vairāk tādus, kaut kādas seminārus rīkot. Un man sapnis arī vasaras skolu uzrīkot, kas būtu vairāk vērsta tieši uz šo biomasu, uz biorafinēšanas principu kā tādu. Un tad droši vien man vajadzētu jūs arī palīdzību tādas vasaras skolas rīkošanā. Speciālisti pieejami, jā. Man liekas, ka galvenais jau arī tas mērķis man būtu turpināt sevi attīstīt kā cilvēku, kā personību. Uzstāties vairāk šādos te pasākumos, kaut ko vairāk runāt jo, man liekas, tas ir vispār unikāli, kad es, kā cilvēks, kas varbūt vēl nav nekur īsti pazīstams, varu uzkāpt uz skatuves un stāstīt kaut kādas savas domas. Un te jūs visi nabadzīgi dabūjat klausīties to visu. Mēs šodien runājam par domā lēni par dabu. Tas bija tieši tas, kā tu vēlējies pozicionēt šo te interviju. Kāpēc, tavuprāt, ir būtiski ne tik daudz par to ķīmiju, bet tieši par dabas? Kāpēc tas konteksts daba? Tā daba jau aptver visu. Tā aptver ķīmiju, fiziku, matemātiku un arī literatūru un filozofiju un vēl visu kaut ko. Bet tu esi īpaši uzsvērus, ka tu vēlētos, lai jaunie cilvēki ienāktu un vēlētos pētīt un tāpēc, ka mums vienkārši nākas vairāk un vairāk domāt par to dabu, jo mēs, diemžēl, atstājam kaut kādu savu pēdu, un mums ir jādomā, kā mēs ietekmējam dabu, lai dabai būtu vieglāk, jo skaidrs, ka vienkārši mēs cītīgi rūpējamies par to, lai mēs nevarētu dzīvot, mēs vairs nevarētu pastāvēt, bet daba, protams, tiks galā. Bet mums ir svarīgi, ka mums ir tā harmonija starp cilvēku un dabu, jo ir jāsaprot, ka mēs esam dabas sastāvdaļa, nevis dabas ienaidnieks vai iznīcinātājs. Līdz ar to ir svarīgi, ka mēs skatāmies no sākuma nevis tikai, piemēram, ķīmiju, fiziku vai matemātiku, bet mēs skatāmies globālāk dabu tā kā kopumā. Man pašai vienkārši ļoti, ļoti svarīgi ir daba, un es dievinu staigāt dabā un pastaigāties un iet ekskursijās un pārgājienos. Un es vienmēr esmu jutus to stipro saikni, ka man ir jāatrodas kaut kur tuvumā pie dabas vai vismaz, kad ir apkārt kaut kādi koki. Bet tad tevi nevada tā motivācija, tu pieminēji to dabas pēdu, ko mēs atstājam. Tu esi reiķinājis pats, cik liela dabas nospieduma? Es pats sev? Nē. Starp citu, Pasaules dabas fonds vai Latvijas dabas fonds ir izveidojis tādu kalkulātoru, kur tu vari izmērīt, cik lielu nospiedumu tu atstāji. Jā. Bet tad tas nav tādās kategorijās, kā ļoti populārais vārds ilgtspēja, kur ir ekonomika, cilvēks un vide. Tev tik būtiski tā daba,
ko mēs atstāsim nākamajām paudzēm, ko mēs arī tas aspekts spēlē kādu lomu? Nu, protams, jā, un man jau arī kā zinātniecei, tādā tā kā biorafinēšanas sfērā mums visu laiku ir jādomā par to ilgspēju un par to, kā mēs varam uzlabot šos te visas problēmas, kas mums ir. Arī cirkulārā ekonomika mums bieži dominē, rakstot publikācijas, bet mums pirmā ievada rindkopi ir par Green Deal un cirkulāro ekonomiku un par biorafinēšanas principiem. Tā kā par greenwash ir noslēgumā, ja? jā. Un mums ir vienkārši visu laiku uz to jāskatās tādā plašākā skatījumā, ka, piemēram, tie mūsu pētījumi vai kā viņi ietekmēs dabu, kā mēs varam pēc iespējas samazināt to mūsu nospiedumu arī no mūsu pētījumiem, tāpēc, jo mēs arī taisam kaut kādus šos te dzīves cikla analīzes, kur mēs skatāmies tiešām, kā tad šie te pētījumi tā kā ir ietekmējuši šo visu ciklu un ceļu. Jā, tā kā. Latvijā, piemēram, institūts darbojas, ir kāda valsts institūcija, kas atnāk pie jums un saka, mēs vēlamies skatīties, kā mēs ietekmēsim 15 gadus uz priekšu Latvijas iedzīvotāju veselību un tam līdzīgi. Jums ir kaut kas tāds pētījumi, ko jūs darat? Tā kā tīri veselības ziņā, tu domā? Jā. Mums ir man liekas, bet varbūt tas nav par konkrētiem pētījumiem, bet vai vispār atnāk politiķi pie jums? Tie, kas tāpēc jau es gribētu. Mēs jau tā kā runājam arī par LJZA, es nezinu, vai es par to drīkst teikt skaļi vai nē. Es nezinu to, ko nedrīkst. To ideju, kur politiķis. Runā kodos. Ka būtībā politiķis mēs uzaicinām, jā, drīkst, okei. Atļaud ir dot, jā. Okay. Kad... Jā, bet es uzmanību, jā, saki pareizi. Saki pareizi. Citādāk nebūs labi. Nē, viss mēs esam demokrātiskā valstī runā, tas ir ļoti, ļoti būtiski, jā, kad šie te politiķi vai ministri, viņi atnāktu uz šādiem iestādījumiem. Nes, uz manīm skaties, kā mēs viņi atnāktu uz šādiem iestādījumiem un ieraudzītu to patieso situāciju, jo mēs jau, protams, mēs strādājam tādos apstākļos, kādi mums ir. Klausies, es neesmu politiķi, bet tas, ko es ieraudzīju institūtā, zinu, ko es gribēju jums piedāvāt. Es gribētu to institūtu sākumam, vismaz sākumam. Mēs sākam. Vai arī, teiksim tā, nolīdzināt un uzcelt jaunu institūtu, kur būtu tiešām telpas tādas, kas... Bet tas nav saskaņā ar cirkulāro ekonomiku. Es atvainojos, lūdzu, nenogaliniet idejas. Es izteikšu savu sapni, un tad es ceru, ka tad pēc 5 gadiem varēs strādāt jaunas būvētā institūtā, ja? Nē, bet zin kā, nav jau galvenais strādāt jaunās, smukās, baltās laboratorijās. Galvenais jau būtu tas, kad tie lielie cilvēki saprot, kāda ir tā patiesība tajās laboratorijās un ka būtībā tā lielākā vērtība ir tie zinātnieki un tie cilvēki. Jo nav tā lielākā vērtība, kad man ir balta laboratorija un es veicu tos pētījumus. Un tas, ka tev no 3. stāva jāiet uz 1. stāvu uz tualeti. Tas ir foršs sports. Nē, man tik traki nav, mums ir katrā stāvā. Es domāju, ka mēs saprotam par to, ka loģiski, ka cilvēks, kas ir laboratorijā, ir galvenā vērtība, ka tas nav, bet beigās arī cilvēkam, kurš strādā zinātnē, nebūtu jāstrādā turēs kaut kādiem 56. gadā radītiem skapjiem, ja, un kaut kādām lietām. Vienā sakot, tas būtu tas atbalsts, ko tie lielie cilvēki varētu nodrošināt. Jā, protams, un tādā veidā viņi redzētu, kāda ir tā reālā situācija, jo, protams, vienmēr jau mums ir jābūt nedaudz aktieriem un jāsaka, jā, mums viss ir skaisti, mums viss ir labi, zinātnē, viss ir izcili un viss notiek tā, kā vajag, bet kāda ir patiesība, to viņi var ieraudzīt. Un mums ir jābūt spējīgiem radīt jaunas, pilnīgi absolūti inovatīvas idejas, bezmaz katru gadu un iesniegt projektus un radīt bezmaz raķešu zinātni uz tā, kas mums ir pieejams. Un tad mēs brīnamies, ka mēs nevaram, piemēram, dabūt šādus te Eiropas projektus, jo vienkārši tie resursi, kādi mums ir, mēs varbūt brīžiem nevaram tik labi konkurēt ar to, kas notiek tā kā ārpusē, un līdz ar to tā situācija ir tāda, kāda ir. Varētu
Ja kāds klausās, mēs runājam tādu pa lokālo pīļu dīķīti, un tad es aicinātu tev paskatīties, kas ir tas, ko Latvijas zinātnieki tavā nozarē ir izdarījuši tādu, ko varbūt citi pasaulē nav varējuši izdarīt. Bet īstenībā mēs esam ļoti daudz ko izdarījuši. Par to man nav šaubu, bet kas ir tas, ko tu tā gribētu izcelt īpaši? Tas jau, ko mēs institūtā lepojamies ar mūsu polimēru laboratorijas sasniegumiem. Galvenais runāt cilvēkiem saprotamā valodā, jo pārsvarā es skatos, te auditorijā ir tāda, kas neko no tā. Nē, labi, piemēram, ir raķete, Atkal tu par tām raķetēm. Bet tas ir, es veidoju tā kā sasaistītu stāstu. Raķete, Rasmus saprot raķetes. Stāstam par raķetēm. Nē, varbūt tev patīk raķetes. Varbūt, jā. Un saprot raķeti, un tā raķetei vajag viņu uzbūvēt, vai ne? Jā, Un tā raķetei ir, tas būvēji, viņi no tādiem tā kā slānīšiem, tad tas viens slānītis sastāv no tāda materiāla, ko mēs institūtā ražojam. Un būs viena raķete, kas ies kāds ir paņēmis viņu? Es viņu netaisu, tur polimēra laboratorija taisu, bet tā raķete ies gaisā. Tā kā būtībā institūta materiāla. Bet tagad, Daniela, pilnīgi bez jokiem. Kurā valstī? Ir kāds jau paņēmis to mūsu produktu? Jā, protams, jā. Sauc. Kuru valsts paņēma? To es tā nestāstīšu. Tas būs uzdevums jums vienkārši Oskar, papētīt. atļauj viņai pastāstīt. Es negribu tik ļoti varbūt izcelt to vienu, bet tas ir viens stāsts par raķetēm. Jā, tas ir brīnišķīgi. Bet īstenībā, labi, būtībā katrai laboratorijai ir šie pētījumi, kas iziet uz ārpusi, uz ārzemē, jo, protams, mēs braucam uz konferencēm un mēs stāstam par saviem pētījumiem un visu laiku mēs meklējam šos sadarbības partnerus un visi vienmēr ir ieinteresēti arī mūsu pētījumus, un mēs jau paši arī redzam, ka tas viss, ko mēs darām savā institūtā, ir aktuāls un notiek arī citur, un bieži vien ir tā, ka mēs varam piedāvāt vairāk nekā kaut kas cits ārzemēs. Tā kā Latvijas institūts. Jā, tieši arī pie mūsu institūts, mūsu pētījumi. Tādā plašākā mērogā ir iespaidīgi. Tas par to stāstu, par to raķeti vienkārši tas ir tāds viens stāsts. Tagad skatoties, mēs šobrīd esam 2024. gads, 5. jūlijas, pēc 10 gadiem. Jā. Daniela, kur tu būsi? Pēc 10 gadiem? Droši vien institūtā. Koks ķīmijas institūtā. Nē, pēc 10 gadiem es ceru, ka es būšu... Kur tu gribi būt? Nē, bet īstenībā man nav nevainas. Man tur patīk. Es gribētu būt vadošais pētnieks, vadīt savu laboratoriju. Cik cilvēki jānovāc? Karjeras kāpnītē. Nē, es mēģinu būt tāds jauks cilvēks un nevienu no sava ceļa nenovākt, bet varbūt apiet viņu ar līkumu dažreiz, ja nevaram mēs izveidot kopēju valodu. Bet, es sev redzu, ka es turpinu to karjeru. Jā, zinātnē viennozīmīgi tas ir skaidrs, un institūts ir laba vienkārši tāda vieta, kur es to varu realizēt un sevi attīstīt, un viennozīmīgi būtu izcili, ja pēc 10 gadiem jau man būtu projekti un laboratorija savu un cilvēku, ko es varētu pielikt pie darba. Kas ir tās fundamentāli būtiskās pamatlietas, kas tev būtu nepieciešams savai laboratorijai, lai viņi izveidotos? Es nedrīkstu šo vārdu teikt, bet tā ir nauda. Jā, mēs ierakstījām, ka nauda nedrīkst pieminēt. Mēs nedrīkstam par naudu runāt, bet, Vai viss ir naudā? Viss ir būtībā projektos. Labi, sākums īstenībā ir idejās. Ja tev ir ideja, ja tev ir inovatīva ideja un kaut kāds šis te izcils risinājums, tad tu vari piesaistīt projektus, piesaistīt finansējumu, un līdz ar to tu vari piesaistīt šos te jaunos zinātniekus studentus, tad arī visi ceļi ir vaļā. Tad viss turās uz jauniem zinātniekiem patiesībā. Būtībā, ja mēs to tā pagriežam, tad jā, viss arī var balstīties uz studentiem. Īstenībā tā ir diezgan liela problēma arī mums Latvijā, jo ļoti daudzi jaunieši vienkārši negrib studēt eksaktās zinātnes, un līdz ar to mums trūkst jauno zinātnieku un pētnieku.
Viņiem interesē tāpat kā tev agrāk. Literatūra, mūzika, tur vēl. Un viņš saka, kāpēc man iespringt uz to ķīmiju? Es iešu uz literatūru, piemēram. Bet viņi var atnākt, piemēram, pie manis uz institūtu ciemos un paskatīties, cik mums te visi forši izskatās un kādas mēs... Forši izskatās. Tas ir atslēgvārds. Tas vienkārši tev liekas, ka nav forši. Es tā neteicu. Es teicu vienkārši nojaukt un uzcelt. Jā. Redz, tu nedomā tā ekonomiskā. Jā, labi, tas nav izdevīgi. Jā, saprot, jā. Nē, labi, bet jokojoties un skatoties uz to visu nopietni, tiešām ir tas mums trūkums ar studentiem, ar jaunajiem zinātniekiem, pētniekiem. Un vienkārši kaut kā, cilvēkiem trūkst tā interese mācīties eksaktās zinātnes, jo tā pirmā reakcija ir, tas ir sarežģīti, es to negribu, man tas neinteresēs, un tas vienmēr viņiem saka, man arī likās nenormāli sarežģīti, man arī bija grūti, piemēram, nolikt tos eksāmenis, un es tur raudādām viņas liku. Mācies vai špikoja? Es centos mācīties, protams, jā. Bet arī špikoja. Bet varbūt arī kaut ko nošpikoja. Galvenā jau ir doma tajā, ka tu dari to, kas tev patīk. Tāpēc jau ir svarīgi, ka tie jaunieši dara to, kas viņiem patīk. Labi, protams, ne visiem nav jākļūst par ķīmiķiem, nepārprotiet. Mums nevajag tik daudz arī ķīmiķu. Mums nav tik daudz bērnu Latvijā. Arī aspekts, jā. Bet svarīgi, ka tu dari to, kas tev patīk un nebaidīties no tām grūtībām. Nebaidīties, ka tas varbūt sākumā liekas kaut kas sarežģīts. Un vienkārši tu vari veltīt nedaudz vairāk laika, kaut ko papētīt un iedziļināties, un tad tas iepatiksies. Es vispār domāju tagad kur tā problēma varētu būt, kāpēc cilvēki nestudē ķīmiju? Tāpēc, ka viņus visus uz tautas dejām aizved. Un uz kori. Labi, ok. Tātad atgriezīsimies pie mūsu intervijas. Mēs esam. Bet es vēlos pajautāt tādu kā noslēdzošo jautājumu gandrīz. Ja vien neuzradīsies kādiem interesantiem no... kas atnāca. Man liekas, tam čalim, kas brauc uz tā skūtera, ļoti interesē ķīmiju, jo viņš kaut kādu 5. reizi brauc jau šeit. Viņš vienkārši sagaidīja, kad es beidzot uzstāšos. Jā, tieši tā, viņš brauc vienkārši klausīties par ķīmiju. Ja tev būtu iespēja pavakariņot kopā ar cilvēku, kura varbūt vairs nav mūsu starpā, kurš tas būtu un ko tu viņam teikt? Tā kā jūs jau zināt, ka man patīk literatūra, tad īstenībā mans mīļākais rakstnieks ir Alberts Camus, franču filozofs un rakstnieks. Un man mīļākais darbs īstenībā ir viņa sarakstījies Mēris. Un tad es noteikti gribētu ar viņu pavakariņot un uzdot viņam daudz jautājumus, bet varbūt tas viens varētu būt, vai vārda un vispār tāda tā kā cilvēka brīvība ir kaut kas tiešām reāls vai ilūzija. Un tev ir pašai atbildi uz šo jautājumu? Īstenībā, nē. Man brīžiem ir tāda sajūta, ka protams, ka tavu vārda brīvība un tava esība ir pilnīgi reāla un eksistējoša, bet dažbrīd ir tāda sajūta, ka ir kaut kas tomēr mūs vada kā tādu simulāciju, un mēs esam tādas lellītes. Bet īstenībā mēs varam dzīvot ar šādām divām sajūtām un domām. Un tev liekas, ka viņš varētu atbildēt tev šo jautājumu? Es domāju, ka jā, es ceru, varbūt. Bet, īstenībā gan jau. Labs pētnieks ir tas, kurš nezina atbildi uz to uzdodamo jautājumu, ja? Nē, labam pētniekam ir jāzina atbildes uz visu. Nē, bet pirms pētījuma. Pirms pētījuma? Tur kaut ko mēģina filozofēt par to, kas tur varētu būt. Labi, vai ir kaut kas, ko tu gribētu pateikt, bet es tev nepajautāju? Un piedod man. Tu man nepajautāji. Es nezinu, varbūt vienkārši ir svarīgi, ko jau es teicu, vienkārši darīt dzīvē to, kas jums patīk. Un tādā veidā es arī eju visu laiku un dzīvoju, kad es daru tiešām to, kas man patīk, kas man saista. Un, ja ir šīs te grūtības, tad jebkuras grūtības ir pārvarāmas. Jebkurš šķērslis ir pārkāpjams un vienkārši ir jāturpina un jādara kaut kas. Un es esmu priecīga, ka es varēju arī šeit būt un runāt, un ka man bija tāda iespēja un ar tevi parunāties.
Beidzot. Jā, beidzot, Beidzot. jo mēs jau neesam runājuši vispār. To neteicu es, to teica Daniela Godiņa. Jā. Brīnišķīgā ķīmija no Valsts koksnes institūta. Jā. Ķīmijas institūta. Latvijas Valsts koks ķīmijas institūts, jā. Jā, aiziet. Paldies tev. Paldies. Slēdzam tiešraidi. Kas mums jādara? Nekas? Tev viss krīt. Starp citu, dekafinēta kafija cēsīs nav. Ja? Tāpēc mēs tev pasniedzam tēju. Bet es teicu, ka man garšo kapučīno. Ja? Bet nekāds, man garšo arī tēja. Man garšo Atpakaļ arī nesam man- tēja. Jā. Būs labi, es Nē, ņemšu. klausies. Nu? Kumelīša tēja. Kumelīši, Varbūt tu vari izvilkt kaut ko no kumelīte. Lūdzu. Var nomierināt nervus. Jā. Arī palīdzēs. Bet tu biji diezgan mierīgi. Paldies tev. Paldies, Nervsens. paldies jums Jā. visiem, jā. Jā. Okay.